Tātad, piemēram, mēs nonākam pie bailēm. Ja? Jūs vienkārši jūtat, ka viņam ir iekšā kaut kāds bailes par to soli. Viņš baidās vai no jums, vai no tā, vai tas strādās, vai no tā, vai viņam sanāks, vai no jebkā, ja? Vai tas ir īstais risinājums. Ja? Tad mēs viņam iedodam. Ja? Mēs viņam iedodam to iemeslu paši. Ja? Okay, Klau, es pareizi dzirdu un pareizi saprotu, ka tas ir vienkārši liels pirkums. Ja? Vienkārši nedaudz uztraukums, nedaudz kņuroņa vēderā. Jā, bišķi ir, jā, nu tā ir, jā. Okay, jā, un tas ir pilnīgi labi, un tas ir pilnīgi normāli, ka tu uztraucies, jā. Tas ir labi, ka tu uztraucies, jo uztraukums nav bez iemesla. Tas nozīmē, ka tam ir kaut kāda zināma nozīme. Tam ir kaut kāds svarīgums. Nekas izcils šajā pasaulē nav tapis, ja cilvēks sākumā nav bijis mazliet nervos, jā. Tas ir pilnīgi ok. Un es zinu, kā tu jūties, jā. Es zinu, kā tu jūties, esmu bijis tavā situācijā, jā. Tas, ko tu tagad jūti, ir tas, ko tev vajadzētu just, jā. Jo kurš gan nav komforta zonā? Ja? Tā sajūta, ko tagad jūti, nozīmē, ka tu audz. Ja tev nebūtu uztraukuma, man būtu jāsāk uztraukties. Ja? Un tā sajūta nepazudīs. Ja? Tā sajūta nepazudīs, tās bailes būs vienmēr. Bailes ir mums vienmēr apkārt. Te ir vienkārši jautājums, ko tu ar viņām darīsi. Ja? Un patiesībā izvēles ir tikai divas. Vai tu atļausi tām bailēm ierobežot un neko nedarīt, ja? Neko nedarīsi un nesasniegs mērķi un lietas paliks tikai sliktākas, vai tomēr paņems tās bailes un izmantos savā labā.